Labrīt visiem! Nu, beidzot pēc ilgāka laika mazajās upēs atkal ir ūdens. Bija lielie lieti. Līmenis ir smuki atkal pacēlēs. Pirms tam jau bija galīgi švaki. Vispār vižžuvis upīt. Traumas nebija vispār. Pilnīgs seklums bija tā, ka nevar pat izbraukt. Visur jāsēžās uz sērēm, uz oļu sanesumiem virsū, jāstum, jāvalk. Tagad pavisam cits skats, atkal upē ar dzīvību. Cerams, ka zivtiņi būs aktivizējusies atkal. Jāizmanto iespējā. Ilgs jau tas laiks nebūs, ka atkal tas ūdens noskries un atkal būs klusums. Tā kā laižam. Kurienu maucam? Izstāst, ka tā mal būs labāk. Vēl pirms pāris nedēļām tur visur bija vienkārši jāvalk, jāstum. Nebija iespējams te izbraukt. Tagad mierīgi lēkdamies. Tā, akmeņi te bija. Tā, kur šeit? Te bija laikam pa vidu. Nu, ne. Nu, jau var sākt mašķirēt. Bija pirmā celpīte, vēlreiz uzsita. Bet nekā. Divreiz pabakstīja. Pagaidām sākums nav diezko cerīgs. Nedaudz pat esmu pārsteigts. Gaidīju kaut kādu labāku aktivitāti. 20 minūtes toču pagājušas. Tikai viens tāds uzbakstījiens vadīšu. Piedāvāsim kaut ko bišķiņ savādāku. Principā jau tas pats, tikai cita krāsa. Kaut vai krāsām nemaz netic pats. Kaut kas jāmaina ir. Beidzot. Beidzot, jāsaka. Anguriņš. Tas bija ilgi jāgaida. Stundu jau makšķerēja, ne ilgāk. Jā, normāls sapals. Spēcīgs.
Nāc ārā, draudziņ. Nāc ārā. Tā ir uzkabinājis zāles savu virsū. Mazāks nekā likās pēc pretstības. Galīgi mazāks nekā likās. Ko šis tik spēcīgs? Pavisam mazāks nekā likās. Ja tam ir pašā uz garām aizsēries aiz atstiņas. Jā, tur pat nav īsti kilograms. 900. Pretojās tā kā tāds kuilis. Pirmais ir vismaz. Paldies tev. Vēl viens. Šitais gan maziņš. Līdzi, laikam. Nē, būtu straumē līdzi. Nē, saplīts. Šis jau tāds pavisam maziņš. Tā nu vismaz sākās kaut kāda aktivitāte. Lai arī vietas īstās sākās. Tā, te mana 90% točka. Te parasti kaut kas ir. Pie tiem zariem tur parasti ir. Arī šoreiz ir. Arī ielīdz zālēs. Bet maziņš atkal. Atkal ir zelts. Tāpat kā pirmais. Ir. Apā. Sākās sapīt. Interesanti, jā, tāda gabala nekā nebija. Un tagad īsā posmjā jau trešais. Nu, izmērs pagaidām. Nē, šis ir labāks. Šis ir smukāks eksemplāriņš. Šis gan būs uz kilo. Un šitam pat ir mutē, nevis acī. Jā, šis jau būs kilogramiņš. Nu, varbūt bišķi pietrūkst. 900–950. Ir iemetieniņa.
Paskatās standarta izmēru šeit. Kaut 900. Jā, tāds vietējais standartiņš. Opa! Iestangāja. Āzolīts. Bet labi iestangāja. Krācītā. Nav komentāru pat. Par izmēru nav komentāru. Tikko tāda interesanta situācija. Kādu laiku nebija bijušas copes. Domāju, jāpamaina māneklis. Uzliku grabošo bez switcheru. Pāris minūtēs bija 3 copes, laikam viens līdek viena iznāca, kampa pat garām, vēl 2 safalcopes. Nezinu, vai tā bija tāda vieta pēkšņi pirms dzīves bija, vai tiešām māneklis nostrādāja. Viena līdekas copa nebija visu dienu, kā uzliku grabošo, tā viena uzcēlās. Un pastrādāsim ar viņu tagad kādu laiku. Iedevu bišķi ticību. Jā, nu kas ir ar izmēru? Kas tie tādi ir? Kaut kādi asarīši izmēri. Nu, 2 reizes kampa. Pirmo reizi uzgustīju, otru reizi jau labi iestādīju. Bet neuzsēdās arī tāpēc. Redzēju, kā izlīda no zariem un pagaršoja, bet pat tuvu jau bija. Blīn! Realizācija sāk piepavot. Šo grabošo switcheru sākās beigās copas, bet kaut kā realizācija nav. Būs viņam jāuzliek. Kaut dusmīgāk āķerot. Kaut kā viņš man iedes ticību. Pirms tam viņš man tāds rezervists kastē bija izteikts. Praktiski vispār nebija dabūjis darbu. Redz, kā gadās kaut kādā reizē izšaujam. Ticība parādās ombarītē. Būs man viņš jāpaukstina amatā. Uz kastas augšgalu jāpabīna.
nav mans voblers. Kaut kādās derībās ar čomu vienreiz vinnēja viņa. Varēja izvēlēties vienu no viņa kastes. Žēl bija viņam atņemt pašus labākos, paņēma šitādu. Pašam jau man ar svičers ir, bet klusais. Šitais grabošais. Riktīgi grabošais. Nu, šodien viņš strādā. Es viņu redzēju, viņš bija riktīgi maziņš. Bet kā viņš iebelza? Tā neko. Tā, jāiestiprinās. Tikai sūdu tādu pa dakšiņu aizmirst. Ko, vai ar rokām uzsēd, vai? Ko varētu izmantot? Nekā nav tāda. Ar vāciņu ēdīs. Normāli. Opa! Skaisti. Bet maziņš. Skaisti copīda, bet maziņš akā. Kur lielie? Šito vietu es zinu. Te ir jābūt jebkurā gadījumā. Bija celtē? Ir. Tik teicu, ka te ir jābūt. Ir man te pāris vietiņi zināms tur. Pārsvarā vienmēr kaut kas ir. Šeit arī parasti ir labāks izmērs. Kā 900. Šis nevar saprast tagad. Maziņš nav. Vai būs virs kilo? Vai tāds sakals standartiņš. Nekas baigi labāks. Kilograms būs. Kilogramiņš būs, bet tik vien arī ir kā kilogramiņš. Nekas vairāk. Apa! Ir klients galā. Neslikts. Tā, šis jau ir labāks beidzot. Šis jau ir labāks. Jā, šis beidzot. Nu, tas jau ir izmērs. Tas ir mans izmērs. Jā, tāds stabili virs kilogramiņa. Šitādi man patīk. Sākot no šitādiem un uz augšu.
Ai, ai, ai. Bija labs ņēmiens. Nu, garām. Kaut kāds mazais vēl izskrēja līdzi. Tas ir vēl viena iespēja. Negribu mēģināt vēlreiz, labi. Bļā, viens. Ko laba copa bija. Otrais jau neņems, bet tik laba copa bija, ka es pat uzvērēšu atpakaļ višķiņu. Pat es zinu, ka otrais vairs neņems. Tā bija tāda dziļā vieta, kur varēja būt lielais eksemplārs. Tā ieskaldīja. Nu, žēl. Nevar jau zināt. Varbūt mazs perdels vienkārši labu uzsaka. Gribas kā vienmēr domāt, ka tā bija tā lielā, kas neuzsēdās. Tā bija tā lielā. Ir, ko purinās? Košais. 2 metieni, 2 sapali. Šitais zolīts. Spēcīgi viņš šodien ir. Jā, šitais ir labs. Jā, šitais smugulis. Skaists. Pavērās.
pavērās. Īsā laikā. 2 minūtēs 3 sapali. Šitais arī smuks. O! Baigies lasis. Šodien viņi kaut kādi spēcīgāki nekā parasti. Labi, es arī tā forsēju. Reāli es steidzos kavēju, jo parasti sāk ķerties, tā kā laiks jau beidzies topē. Smukulīši sākās. Ieparkojamies un bams. Redzēju sapalu, nāca līdzi, jau ostīja, nepaspēja pakamt, bet nebija liels, tā kā nav žēl, nemaz, ka nepaņēma. Klients. Brīvs. Un augšā nevar dabūt, kas tur būs pusotrnieks. Kas tā nu? Nenāk pat atrādīties īsti. Smuks jau, bet nav. Nav nekas tik ļoti. Pretojās jau tā kā nezinu. Ielais, bet nu reāli tur tāds kilo 100, kilo 200. Baigi pretojās. Slaids. Vispār nesāk tīt, bija galā uzreiz. Un atkal smuks. Mutē iemetu. Nāc to būs tā man ērtāk. Bija ņēmiens. Nu.
Piebeidz to obleri. Nē? Nu, kā zini. Cits piebeidza. Cik rīts bija lēns un bezcerīgs. Diena tagad vienkārši iespāda. Es jau nezinu, kāds man jau skaits ir. Visus jau arī nefilmēju. Mazākos taču nedaudz. 20 jau stābili pāri. Vienīgais, kas pietrūkst, ir kāds lielais, tāds sotrnieks. Lielāks par kilo, 200 kilo, 300 nav neviens, bet nu, copas beigā dafijā. Ir. Mazais. Ņēmiens. Vēlreiz. Ir. Notruka. Nu, tas arī viss. Esmu galā. Ko lai saka? Zipaits B-svičers krietni. Šodien pakāpās manā wobbler rangā. Saka, no rezervistiem būs ticis uz darba zirgiem. Tā, tūlīt vēl mums parādīšu, kāda man šodien loģistika. Kā es tikšu atpakaļ uz mašīnu. Tāds variants man vēl nav bijis. Tā, nu loģistika šitāda šodien. No rīta atbraucu. Iemetu draudzenes ričuku krūmos. Cerams, ka viņš tur vēl būs. Ja nebūs, tad būs ļoti jautri. Ir jau ir. Kurš tu tādā snātarēs te līdīs nekurienē? Tā, minamies pēc mašīnas. Kilometri 7 kādi pa šosei būs. Tāds variants man nav bijis. Esmu skrējis, ar skūterīti braucis, bet ar ričuku vēl neesmu braucis. Ričuku bija uzmet uz jumta mašīnai, piestrupēja. Tā laiva, lai žūst. Cerams, neviens neaiztiks. Maucam.
Tā, līdz šosejās ticis. Tagad taisnais gabals pa šosei vēl. Bet tas jau stiegus. Tomēr stundas uz ūdens. Ēsts īsti nav nekas. Pretvējš vēl, protams. Jāmin. Jau būtu labi, ja nebūtu tāds pretvējš. Vispār uz priekšu neiet. Bats arī liek uz sevi manī. Enerģijas nav. Sāk krampi raut jau kāja.